Labdien! Priecājamies jūs redzēt šajā preskonferencē. Šodien informēsim jūs par NATO un reģionālās drošības jautājumiem, kā arī par Amerikas Savienoto Valstu līdzdalību šobrīd notiekošajās mācībās reģionā. Un par šiem jautājumiem plašāk šodien pastāstīs Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš un Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks NATO Duglas Luts. Un vispirms sāksim ar īsām ievadu uzrunām, pēc tam jums būs iespēja uzdot jautājumus. Un šobrīd tad vārds vēstniekam Riekstiņam. Lūdzu. Paldies, labrīt vēlreiz, cienījamie žurnālisti. Pavisam īsi, dažos vārdos, lai varbūt arī dot jums iespēju uzdot kādus jautājumus. Pirmkārt, man ir prieks šodien šeit sveikt savu kolēģi, ASV vēstnieku NATO, kurš pēc man uzaicinājuma ir atradis iespēju apmeklēt Latviju. Tikko kā mums bija, manuprāt, ļoti labas sarunas ar gan ārlietu, gan aizsardzības ministriju valsts sekretāriem par tiem aktuāliem jautājumiem drošības politikā, kas saistās ar NATO dienas kārtību. Šī vizīte, manuprāt, ļoti svarīgā laikā. Mēs atrodamies pusceļā no iepriekšējā NATO samita Velsā, kas pieņēma, manuprāt, ļoti būtisks lēmums attiecībā uz vispārējiem drošības politikas jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz mūsu reģionu, gan ieviešot šos nekavējošos drošību veicināšos pasākumus, garantējot vairāk lidmašīnas mūsu gaisa telpas patrulēšanā, vairāk NATO kuģus Baltijas jūras akvatorijā, vairāk sauszemes spēku pārstāvju dalību dažādās mācībās šeit pie mums Baltijā, Polijā. Tika pieņemti Velsā lēmumi par šīs īpaši ātrās rēģēšanas vienības izveidi. Tā kā darbs turpinās, arī šī vizīte notiek laikā, kad Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā notiek kārtējās mācības, liela apmēra mācības, Saber Strike 15, kas ir Amerikas Savienoto Valstu vadītas mācības, kur mēs arī pēc šīs tikšanās dosimies uz Ādažiem. Mums būs iespēja tikties ar karavīriem no vairākām valstīm. Bet es teicu, ka mēs atrodamies pusceļā līdz nākošam samitam. Nākamais samits nākošais gadu vasarā Varšavā. Un skaidrs, ka šobrīd diskusijas Briselē notiek par tālākiem NATO alianses adaptācijas pasākumiem, gan attiecībā uz aizsardzības plānu pilnveidošanu, gan attiecībā uz infrastruktūras tālāk attīstīšanu, gan attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procedūru saīsināšanu, respektīvi, lai alianse būtu gatava reaģēt uz jebkuriem izaicinājumiem, lai kādi tie būtu, un lai no kurienes viņi varētu arī nākotnē nākt, vai tie būtu dienvidī, vai tie būtu austrumi, kā mums Briselē ir pieņemts teikt, mēs rūpējamies par drošību 360 grādu leņķī, respektīvi no jebkura virziena. Un pirms dod vārdu savam kolēģim, Duglasam, es gribu arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos Amerikas Savienotām valstīm par to atbalstu, ko mēs jūtam gan divpusēji, gan arī NATO ietvaros attiecībā uz mūsu valsts drošību, ne tikai politiskos paziņojumos, un šeit, protams, kā piemērs ir minams ASV prezidenta Obamas teiktais pagājušā gada septembrī Tallinā, cik svarīga Baltijas salas drošība ir Amerikas Savienotām valstīm, bet arī ļoti praktiskā veidā manas pieminētās mācības, kurās ASV karavīri piedalās plec pie pleca ar Latvijas karavīriem, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tā kā tas burtiski dažos vārdos par šīs dienas sarunām. Doug, the floor is yours. Well, thank you. Paldies Mārim pirmām kārtām par uzaicinājumu un apmeklēt Latviju, kas tad arī ir īstenojies. Es esmu ieradies šeit, lai pirmām kārtām tiktos ar politiķiem un tātad dažādu ministriju pārstāvjiem Rīgā, un tāpat arī, lai tiktos ar ASV zaldātiem, kas šeit atrodas un jau ir bijuši šeit apmēram gadu un ir pastāvīgi dislocēti šeit, kā mēs
To sauc militārajā terminoloģijā, un tas ir noticis tādēļ, ka Putins ir rīkojies visnotaļ agresīvi, pirmkārt Krimā un pēc tam Donbasā arī rīkojies. Īstenojis diezgan agresīvu politiku, mēs esam pārliecināti, ka īstenojot šādu agresīvu politiku, Putins ir pārkāpis tos noteikumus, tās normas, kas pēdējo 25 gadu laikā ir ar Krievijas dalību arī apstiprināts. Tātad ir pārkāpti šie noteikumi. Mēs šobrīd atrodamies NATO austrumu flanga galvaspilsētā Rīgā, un atrodoties Rīgā, tātad būtībā ir jārunā par diva veida jautājumiem. Tātad mūsu austrumu partneriem, tā skaitā arī Latvijai, ir jābūt pilnībā pārliecinātai, ka Vašingtonas 5. pants, Vašingtonas līguma 5. pants, ir NATO līguma 5. pants, precīzi nosaka to, ka uzbrukums vienai NATO dalību valstī tiek uzskatīts par uzbrukumu visai aliansei kopumā. Tas, ko gribētu uzsvērt, un iemesls, kādēļ šeit arī atrodas un piedalās kopīgajās militārajās mācībās arī ASV zaudēt kopā ar Latvijas zaudētiem. Starp citu, šis apmācības, kas jau norisinās šī gada garumā, turpināsies, ja tā var teikt, līdz šī gada beigām un vēl arī tālāk nākotnē. Tātad to galtermiņš nav noteikts, un šāda apmācība mērķis ir parādīt, ka 5. pants tiešām tiks izmantots, ja tā normas tiks piesauktas, ja ir nepieciešams. Un vēl viens mans vizītes mērķis ir norādīt jebkurai valstī, tātad jebkurai pusē, kam ir kaut kādi agresīvi plāni, jeb militāri plāni attiecībā uz šo reģionu, ka alianse vienoti atbildēs, ir dos pret spēku, tātad šīm te valstīm, tātad, kā mēs Briselē sakam, 28 par 28 Eiropas Savienības dalību valstis ir apņēmušās ievērot Vašingtonas līguma 5. pantu. Mēs ļoti nopietni attiecamies tātad pret tiem solījumiem, ko esam devuši šī līguma parakstīšanas laikā. Un kā jau Mārs teica, mēs esam šeit, lai risinātu tātad dažāda veida izaicinājums un draudus, kā dienvidos tā austrumos, piemēram, Daeša, Lībijas, Sīrijas radītos draudus Eiropas Savienības dienvidos un otrā pusē arī vidusjūrai. Āfrikā mēs redzam, ka valstīm neizdodas sakārtot savu darbu, un vairāki 100 000 bēgļu no šīm teritorijām ir pārvietojušies uz Eiropas Savienību. Un gan austrumos, gan dienvidos Eiropas Savienībai tiešām šobrīd ir ļoti liela draudu, kas rada ļoti lielu nestabilitāti uz robežām. Un tas ir tas, ar ko mēs strādājam ar Māri kopā tātad Briselē, tātad NATO pārstāvniecībā. Ir tiešām patīkam reizēm izbraukt no Briseles un atbraukt, piemēram, uz Rīgu, tīpaši tik brīnišķīgā laikā, bet šai vizītei ir arī simboliska nozīme. Ierodoties Rīgā, tiešām mēs ierodamies arī pilsētā, kurā plec pie pleca darbojās gan ASV, gan Latvijas karavīri, kas norāda uz to, ka NATO darbojās pienācīgi, un 5. pants arī var tikt iedarbināts, ja nepieciešams. Uzdot jautājumus, tad darba valodas latviešu un angļu informējiet par mēdīju, kur jūs pārstāvjat. Jā, lūdzu. Paldies. Ziņa aģentūra BNS vēstījums, jautājums Lutakungam. Vai ASV atbalsta Baltijas lēmumu par pastāvīgām NATO bāzēm, un vai ASV arī varētu izvietot savu kontingentu tādā gadījumā? Paldies. Redzēt, mēs līdz šim esam apņēmušies nodrošināt pastāvīgu tātad karavīru klātbūtni uz rotācijas pamata. Citiem vārdiem sakot, ASV zaudāti šeit dažādi veidi militārajās apmācībās piedalīsies pastāvīgi, un nav noteikts, teiksim, kaut kāds gala termiņš šim te apmācībām, jeb klātbūtnē. Kā Obamas kungs Velsas samitā to skaidri un gaiši pateica, cik vien ilgi nepieciešams, nav konkrēti gala termiņi, jeb datumu, tātad šai te klātbūtnē, jeb dalībai apmācībām. Kas attiecās uz pastāvīgu bāzi, tas ir atsevišķs jautājums, un aizsardzības ministrs Vējons kopā ar citu valstu pārstāvjiem ir šo jautājumu pacēlis NATO, tātad dažādās diskusijās, un tātad
šīs diskusijas, protams, ir vieta, kur runāt par šādiem jautājumiem, bet tas nav vienīgais formāts, teiksim, kur šāds jautājums risināt, jo NATO jau ir politiska alianse, jeb organizācija. Nu, šobrīd tātad tie jautājumi, kas ir pārunāti, ja tā var teikt, militāristi, jeb aizsardzības ministru starpā ir jāpārunā arī NATO, tātad šajā politiskajā līmenī arī tāpatās arī ar, piemēram, Latvijas vēstnieku NATO līdzdalību. Bet līdz šim mēs neesam lēmuši, teiksim, pār bāzes izveidi šeit Latvijā, ja pastāv American troops here in Latvia as long as we're invited. Jā, paldies. Lūdzu, vēl jautājums. Pirmais Baltijas kanāls Juris Rodīns arī mūsu amerikāņu viesim jautājums par to, kādā līmenī tagad ir sadarbība NATO ar Krieviju. Redzēt, mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar Krieviju, un mēs neesam atsaukuši šo līgumu, jeb atcaukuši šo līgumu, pat neskatoties uz Krievijas uzvedību. Pēdējos, jeb iepriekšējos 15 mēnešos šis NATO un ASV sadarbības līgums tika parakstīts 97. gadā, tas joprojām ir spēkā, mēs joprojām pieturamies pie šī līguma normām, neskatoties uz to, ka otra parakstītāja pusi, jeb Krievija, tad nepieturās pie šī līguma nosacījumiem, jeb noteikumiem. Līdz ar to šī situācija ir tāda, kā tā bija pirms Kriemas, tātad šī diplomātiskā sadarbība, diplomātiskie procesi, tātad un sadarbība diplomātiskā līmenī notiek, bet ir skaidrs, ka Krievija šobrīd nav īsti partners, ar ko runāt. Un tas ilgtermiņā varētu novest pie tā, ka Brisele, par cik tātad nav šīs pieejas, nav iespējas tātad runāt ar Krievijas delegācijas NATO pārstāvjiem, tātad no visas šīs delegācijas tikai 4 speciālistiem ir pieeja tātad šī NATO telpām, tātad jāatļauj ieiet tur bez pavadības, un tāpat arī Krievijas NATO vēstnieks arī nav īsti strādājis ar mums, mēs gan esam viņam piedāvājuši, tad iespēja diskutēt ar mums, kas attiecās uz militāriem kanāliem, jeb tātad šo militāro sadarbību. Mēs esam panākuši to, ka NATO militārie vadītāji tātad var brīvi diskutēt ar Krievijas kolēģiem, tātad pa drošu telefonu līniju, nodrošināt telefonu līniju. Mēs esam uztraukušies par NATO karavīru darbību NATO perifērijā, jeb uz NATO valstu robežām. Mēs mēģinām viņus brīdināt par jebkādu veidu pārrēķināšanos vai jebkādām kļūdām, jeb, teiksim, nevēlamām sekām, tām darbībām, ko viņi veids gan jūrā, gan arī gaisā. Un, ja mēs runājam par darbībām tātad gaisa telpā, runa ir par darbībām starptautiskajā gaisa telpā virs Baltijas jūras, kurā mēs redzam aktīvu Krievu kara lidmašīnu, jeb militāro lidmašīnu darbību, un atteikšanos sazināties, jeb izmantot tātad šos raidītājus, jeb raidītāju atslēgšanu lidojumu laikā, un tas, ka viņi nesadarbojās ar civilās aviācijas kontrolas centriem. Tas, ka viņi neievēro starptautiskās vienošanās, starptautiskos līgumus, un tāpēc arī kara lidmašīnu lidošana civilās aviācijas gaisa telpā destabilizē ļoti būtiski tātad šo gaisa telpu, jeb padara to par nedrošu Latvijā. Ne tikai starptautiskajiem lidojumiem, ne tikai iekšējiem lidotājiem, bet arī starptautiskajiem lidojumiem, kas notiek pāri Baltijas jūrā. Un dažāda veida negadījumu risks, pārrēķināšanās un dažāda veida kļūdas ir noveduši pie tā, ka mēs uzskatām nepieciešam uzturēt šos kontaktus militārā līmenī starp NATO un Krievijas kolēģiem, lai kaut kāda konflikta gadījumā tātad varētu mierīgi atrisināt šo konfliktu, nevis tikai to padziļināt. Šobrīd arī ir skaidrs, ka Krievijas rīcība gan Krimā, gan šobrīd arī Donbasā ir mainījusi, ja tā var teikt, šos nosacījumus, jeb apstākļus, un ir vairākus 10 gadus bijis pretējs process novērojams, ka Krievija gan NATO ir veiksmīgi sadarbojušās kā partneri. Šobrīd gan tas viss ir mainījies, tātad tas, kas tika sasniegts pēdējās 2-10 gadās, līdz ar to apstākļi ir mainījušies, bet mēs diplomātiskā un militārā līmenī tomēr uzturām šos kontaktus un mēģinām diskutēt. Papildus aspektu. NATO no savas puses ir spērus arī virkni soļus, lai ar savu darbību demonstrētu,
kā jau kolēģis teica, savu uzticību tiem savstarpējās sadarbības dokumentiem ar Krievijas federāciju, kādi parakstīti. Kā piemēram, mēs no savas puses esam ieinteresēti, lai mūsu savstarpējās attiecībās būtu cik iespējams caurspīdīgums vai transparents, cik tas ir panākams. Piemēram, attiecībā uz militārām mācībām. Es domāju, ka nav noslēpums, ka daudzās NATO dalībvalstīs ir zinām norūpētība par to, ka Krievija īpaši pēdējā laikā ne tikai attīsta jaunas militārās spējas, jaunas militārās jaudas, bet arī veids apmācības bez iepriekšēja brīdinājuma, pārsviežot liela skaitliskā sastāva kontingents no viena Krievijas reģiona uz citu reģionu. Mēs redzējām, ka tajā brīdī, kad notika Krimas aneksija un arī Ukrainas dienvidu austrumu krīze, varbūt sākuma periodā ar šīm te it kā mācībām notika tā dubulta spēle, faktiski akumulējot lielus militāras jaudas pie citu valstu robežām, neapšaubām tas ir zināms arī psiholoģisks spiediens un potenciāli militāra spēka pielietošanas draudi. NATO no savas puses, lai rādītu varbūt piemēru Krievijai, mēs esam NATO internetu vietnē publicējuši visu savu mācību plānu. Viss tas, kur NATO karavīri, NATO valstis kopā strādās un mācīsies dažādos poligonos, tas viss ir, šī informācija ir iegūstama, kurā vietā, kādos apjomos un tā tālāk. Un mēs labprāt sagaidītu, ka Krievija, rūpējoties tomēr par to, ko Dags teica, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, lai Krievija arī sekot šim piemēram. Jā, paldies. Yeah, sorry, this is a very good question. Jā, tas tiešām ļoti labs jautājums. Drīkst, es arī gribētu paturpināt atbildi vēl papildināt ar šo jautājumu. Krievija ir pārkāpusi veselu virkni starptautisko vienošanos, tā skaitā NATO hartu, nelegāli pārņemot, jeb nelikumīgi pārņemot vesels suverēns neatkarīgs valsts daļu, pretēji tās suverēnē vēlmei. Tās ir NATO hartas, tātad Helsinkos 76. gadu pieņemtās hartas pārkāpums, tāpēc arī Eiropas Savienības NATO sadarbības līguma, es atvainojos arī Krievijas NATO sadarbības līguma pārkāpums, arī tāpēc Budapeštas līguma memoranda pārkāpums un Vīnas memoranda pārkāpums par to, ka tātad dažādām valstīm ir jāinformē vienai otru par militārajām apmācībām. Un šie līgumi, kurus parakstīja arī Krievija, par kuru noteikumiem Krievija arī diskutēja, ir pati pārkāpusi. Un šīs te apjomīgās mācības, kas notiek uz NATO valsts robežas, kas notika bez iepriekšēja paziņojuma, ir Vīnas memoranda protokola pārkāpums. Un Vīnas protokols patiesībā ļauj mums nosūtīt savus novērotājus uz viņu mācībām un viņu mācībās piedalīties, un viņi ekspertiem piedalīties mūsu mācībās. Un tiešām tad mēs izziņojam par savām mācībām, tātad internetā ir pilna informācija. Katrs, kuram ir pieslēgums, internetam varēja to aplūkot. Mēs ievērosim starptautiskās vienošanās, ANO hartu, Helsinku vienošanos un citus protokolus. Un mēs sagaidām arī, ka Krievija, ja tā var teikt, atgriezīsies pie šo līgumu izpildes. Līgumu, ko viņi paši ir parakstījuši. Un šāda veida apmācības tiešām rada nedrošību šajā reģionā. Un šāda veida šādas apmācības nav vajadzīgas, militāras motivācijas tam nav, un viņiem būtu nepieciešams tomēr pildīt šos starptautiskos līgumus, un mēs ceram, ka viņi turpinās tātad tos pildīt, atgriezīs pie to izpildes nākotnē. Ja jautājumu nav, tad paldies, ar to arī noslēdzam preses konferenci. Okay, thank you.